augšzaļi. Te ir necaurējami džungļi slēdz senu māju civilizācijas pilsētpērļi, El Mirador. Un nu es te atgriežos jau otro reizi. Šoreiz, lai pavadītu 2 itāļu puišus neaizmirstamā izdzīvošanas piedzīvojumā. Mūsu ceļš uz džungļiem sākas Flores pilsētā, Gvatemalā. Agri no rīta pametam pilsētu, lai kopā ar manu draugu vietēju indiānu Aleksu, kurš arī mums pievienosies ekspedīcijā, dotos garā zemesceļa pārbraucienā uz tālo El Karmelita ciemu, no kura tad arī sāksies mūsu piedzīvojums. Garais zemes un bezceļa ceļš krietni nogurdina. Dubļi, beļķis, akmeņi un bezamortizātoru auto liek mums justies kā konzervbunžeri. Bet par to nav laiks domāt. Vēl nepieciešams sagādāt dažas pārtikas preces mūsu avantūrai, tāpēc piestājām dažos ciemos, sagādājot trūkstošo. Reiz arī pabrokastojot un bez liekas aizsēdēšanas dodamies tālāk. Kad esam sasnieguši Karmelita ciemu, atliek pēdējie mazie darbi un somu kārtošana pirms pamest civilizāciju.
Mūsu mantas tiek krautas 2 zirgu mugurās, lai tie ūdeni, ēdienu un citas mūsu personiskās lietas nogādātu norunātajā vietā, tie 30 km attālumā. Vēl tiem tālu trupas ir mūsu šīs dienas galamērķis un pirmās nakts mājas. Tik līdz pārkāpjam džungļas slieksni, mūs pārsteidz biezi aizauguši brikšņi un dzīvzaļš mežs. Lai gan brīžiem nonākam uz takas, tās priekšai sagāsti koki, zari, un liekas jau sen neviens to nav lietojis. Pēkšņi, kā no zilām debesīm, mūs pārsteidz spēcīga lietus gāze. Lai gan ir patiešām silts un pat veicīgs, pasargāties no lietus katrs teica kā māk. Reizesenie maija palmu lapas izmantoja māju jumtiem. Šodien mums tās lieliski noder kā lietussargs. Spēcīgā lietusgāze pēkšņi ir pārvērtusi visu džungļus purva murgā. Kājas grimst ūdenī līdz ceļiem, stiegu dubļos un dūņās. Atpakaļ ceļa nav, ja reiz esi šeit, ceļš ved tikai tālāk. Bet par to, kas ūdenī, zaros, sālē, kokos virs galvas mums, par to, kādas briesmas apkārt draud, šeit nav laika domāt.
Protams, esam arī sagatavojušies nepatīkamiem pārsteigumiem un aptieciņai pretindēm čūsku vai zīdekļu kodumiem, bet tā paliek arī neizmantot. Pirmais posms ar lietu, dubļiem un bezceļu izcita mūs no ritma. Ar to nebijām rēķinājušies, tāpēc pēdējos pāris kilometrus un te jau 2 stundas ejam pa tumsu. Nakšņot te nevaram, un ir jāsasniedz mūsu bāzes nometni, lai cik saguruši mēs būtu. Sausas drēbes un vakariņas mūs pat tiešām motivē. Lai gan ir arī nedaudz bailes atrasties svešā teritorijā, nekurienes vidū. Gvatemalas džungļos. Arī otrā diena nav vieglāka, bet šoreiz jau motivē galamērķis, kurš ir vairs dienas gājienā tālumā. Arī džungļi vairs nešķiet tik biedējoši, jau tik pazīstami un zināmi. Un no rīta pamanītās jaguāra pēdas ap nometni liek vien noprast, ka esam šeit vien ciemiņi. Beidzot, pēc tevi 60 kilometriem un 2 dienu gājiena esam sasnieguši savu galamērķi – Elmiradoru pilsētu. Šobrīd te ir vien divi uzraugi mēs. Arheologu komanda ar pasaules slaveno arheologu Richardu Hansenu ierodās vien sausā sezonas laikā. Reiz Maju impērijas ziedu laikos šajā pilsētā dzīvoja 4 miljoni iedzīvotāji. Šis ir kā pamests kuģavraks dziļā džungļu jūrā. Pasaules ievērība iemantojusi ar lielāko cilvēku būvēto piramīdu pasaulē – Ladanta. Pēc apjoma nav lielāks par šo 72 metru augsto piramīdu, kuras pamatu vien veido 600 metru gara platforma.